Sveiki, mani sauc Mārtiņš, tāpat tās blakus ir arī mana sieva Laura. Sveiki! Vēlos pastāstīt, padalīties liecībā par dziedināšanu, par manu tēti. Tas ir tāds ļoti emocionāls stāsts, un Laura palīdzēs šo visu kaut kā strukturēt un mēģinās kaut kā loģiski šo stāstu kaut kā savilkt kopā. Man arī tāda dāvana kādreiz visu, ko Mārtiņš stāsta, arī kā cits man tuvs cilvēks ielikt manā tādā vienā kastītē un pēc tam izvilkt ārā un atcerēties, ko viņš tieši ir teicis. Kad lai būtu korekti. Jo kopumā tā vēsture ir tāda, ka Dievs ir gan man, gan tēti audzējis. Viņš cieta avārijā, jau būs kādi vairāk kā 25 gadi atpakaļ. Līdz ar to jau ir kaut kādas veselības problēmas bijušas. Tas bija brīnums, ka viņš toreiz izdzīvoja. Toreiz pēc avārijas, jā, jo tur galvas kausā bija 7 vai 8 lūzumi. Un operēt neviens tā laikā neņēmās, riski lieli, bet jā, izdzīvoja, viss labi, galva strādā, prāts ir. Darboties var, protams, no savas veselības problēmas bija līdz ar to, bet jā, tas tādai vēsturei ieskatam. Un viņš bija bijis cilvēks, kurš dara iet, kamēr krīt. Jā, tiešām nozīmē. Un tas bija 21. gada jūnijā. Kad bija sienas laiks, viņi dzīvo laukos, Mārtiņa sensīši, un vajag taču sienu, katru noraksturo pareizi. Par katru cēnu jau bija plānots, ka es braukšu sestdienas svētdienu, reizēm arī kādu pirmdienu vēl pieķeršu līdz tā ritīgi pastrādāt. Viņš kaut kādā nedēļas vidū tur atkal bija traktori braucis un pļāvis un kārtējo reizi pārņēmies, jo viņam tā galva ļoti jāsaudzē ir. Un viņš arī galvu bieži sadauzīja ar visiem tiem darbiem. Jā, bet stāsts ir tāds, ka viņš bija dabūjis tajā laikā meningītu vai kaut ko līdzīgu meningītam, jo sākumā daktari nezināja, kas tur īsti ir. Lieta bija tāda, ka 3 reizes 2 nedēļu laikā viņš iekļuva slimnīcā, neminējuši kurā slimnīcā, tas nav tik būtiski, un norakstīja, ka tas varētu būt kaut kas daudz vieglāks. Un gala rezultātā tā, ka viņš kļuva neminējuši diagnozes par dārzeni, viņš kļuva, ka vispār nespēja komunicēt. Un tad viņu aizveda un sāka skatīties no citas puses un saprata, ka jau ir pavisam slikti. Kad viņam bija meningīts un viņam izrādās, ka tās strutas bija nokļuvušas tā kā smadzeņu vielā un arī viņam tā vājā vieta, kas ir, izveidojusies bija pēc tām visām traumām, ka viņa caur to arī bija tās visas baktērijas aizgājušas jau tur, kur nevajadzētu, un viņš nespēja vairs komunicēt ar cilvēkiem. Principā viņa uzvedība bija neadekvāta. Tad, kad viņa aizveda ar ātro palīdzi, viņš jau principā bija bezsamaņā, viņš bija diezgan ilgu laiku bezsamaņā. Un tad bija tāds. Mums bija arī lūkšanas ļoti daudz, mēs arī sūtījām gan aizlūdzējos un tad varbūt pastāst par to savu sarunu ar Dievu. Grūtāk šobrīd atcerēties, jo tie notikumi bija spraigi, bet jā, vienā brīdī es tā lūdzu Dievam, es sapratu, kad ir slikti, tur māmēts sakreņķējusies, un Dievs tāds būs grūti, bet dzīvos, un gads, vienkārši pasaka gads, pēc gada būs ok, tāds ārprāts, un tas ir ilgi, bet gads. Un tad es esmu mediķis un redzot tās diagnozes un redzot arī tā situācija, kāds viņš praktiski ir, vienu mirkli liekas, kad ir tā kā kaut kādas cerības, varbūt tomēr, un tad ir tāds kritiens pēc kritiena, kad liekas, tur vairs nav ko vispār saglābt, un tā vienā mirklī mana lūkšana bija Dievs. Un es tiešām ļoti mīlu Mārtiņa tēti, kā tiešām, kā tik ļoti brīnišķīgu cilvēku. Bet cik ļoti mana lūkšana bija, lai viņš varētu viegli aiziet, vai arī viņš ir vesels. Un es Dievam lūdzu pēc 10 žēlstības gadiem, kuros medicīniski sapratu, ka tas ir, tā kā vienā mirklī, ka tas vienkārši vairs ir neiespējami. Bet, es teicu, lūdzu, Dievs dod vismaz 10 gadus, jo es gribēju, lai mūsu bērni piedzīvo to opi, kāds viņš ir savā skaistajā personībā. Jā, par šo principā viņš bija slimnīcā
gadu vai vairāk? Jā, un es varbūt šeit mazliet tā kā to detaļās. Tas kopējās laiks Jā, bija tā, ka vienā mirklī izrādījās, ka viņam ir tāda ļoti smaga situācija, ka viņš nespēja būt nomodā dēļ tā, ka viņam bija pa starpu visam epilepsija, ko tikai atklājām tāpēc, kad dabūjām uz Rīgas rehabilitāciju, un tur bija cilvēks, māsa Kristu, kas tiešām ļāvās iedziļināties. Jā, bija arī operācija no paša sākumiņa, kur arī Dievs vadīja, kad cilvēks uzņēmās vispār operēt, un viņš pirms operācijas teica tā, ziniet, šito neuzņemsies visi, bet, reāli vai viņš kaut ko vispār var tu saglābt, vai arī, tāpat sliktāk jau nebūs, kā ir tagad. Vai viņš aizies mūžībā, vai varbūt kaut ko varēs arī tā kā izdarīt. Un pēc operācijas viņam mazi uzlabojumi arī bija. Operācija bija jau pēc apmēram 1,5 mēneša kopš tā sākuma tam gadījumam. Jūnija beigās viņam viss palika slikti. Augustā bija operācija, tad ar tiem visiem Covid laikiem. Šo bija Covidu dabūjis. Jā. Principā viņš arī šajā gada laikā apceļoja vairākas slimnīcas vairākās no Latvijas pilsētās. Jā, un tad vienā mirklī viņu tika aizveda uz tādu perifēro slimnīcu, kas ir tuvu mājām, un tajā mirklī arī Mārtiņa māsa pieslēdzās, kur viņa vienkārši saprata, tik ļoti, ļoti traki viss ir, Bet jā. Es atceros, tajā brīdī, tu bija arī gan nervi visiem uzdeva, arī tajā brīdī tur, neatceros kādā sakrā, tas arī gāja līgumu parakstīt uz citu ārstniecības iestādi, viņš bija ievietots, un doktori prasa, ko jūs darīsiet ar viņu? Es saku, ko darīs? Jāatbūs kājām ir, ko darīs. Viņš manī tā jocīgi paskatās, iedot tās papīrus parakstīt, neko. Jo papīros viņš joprojām izstāsta tāds, kurš nespētu ne staigāt, neko, ne kustēties. Un tad mēs dabūjām pirmo reizi uz Rīgas rehabilitāciju, tas bija janvārī nākamajā gadā. Un tur atklāja, ka viņš patiesībā tāds ir, jo viņam ir epilepsijas forma, kura vienkārši viņš visu laiku ir tādā transa stāvoklī. Un tad tas pats ķirurgs, kurš viņu izoperēja, teica, viņi mēģināja iemedzināt mākslīgā miegā, dabūt ārā, bet tas viss nestrādāja. Vienkārši nestrādāja. Viss tas, kas parastiem cilvēkiem strādā, tur vienkārši sitās kā pret sienu. Nekas nestrādāja. Un mēs tiešām intensīvi lūdzām tajā laikā, un ja godīgi tas bija tas laiks, kad likās, nav cerības. Tā kā objektīvi likās, nav cerības. Mēs meklējām pansionātu un visu, jo likās, ka viņš paliks arī dārzeņu veida stāvoklī. Un tad viņš teica, ķirurgs, labi, ir viena lieta, kura pēcbā neko neizmainīs, bet ielikšu tādu vadiņu, kas veicina to cirkulāciju. Viņš to izdarīja, viņš vēl palika tādā miega stāvā, viņš teica, droši vien, ka nekas nav īsti izmainījies un tā, bet lai nostabilizētu tos rādītājus, kā ir, tā ir. Un viņš diezgan ātri arī aizsūtīja atpakaļ pēc tās manipulācijas uz limbažiem ar traheostomu, proti, viņš nevarēja pats parunāt. Un tāds viņš aizsūtījās, mums likās tas viss tā arī, kā ir, tā ir. Un tā, kad viņš sāka vairāk komunicēt, izrādījās, ka viņš ir atgriezies savā personībā, ka viņš ir tas pats, kas viņš ir bijis līdz šim, un ka viņš nespēja vēl kādu laiku ilgi parunāt, jo viņam bija šī traheostoma, bet viņš bija atgriezies. Jā, tāds var teikt sausais atlikums. Kopsavilkums par šo gadu gāja. Dažādi bija cerības, ka pat būs vesels, visu rakstīsim ārā, paiet 2-3 dienas, un tad daktari zvana, viss slikti, viss atkal tur uzvedība nav adekvāta, un viņš neorientēs, un vispār nesaprot, kas viņš ir, un nepazīst, ka šā laikā atkal, Jā, un tad savas reizes mēs bija, kad tomēr viņš bija ilgākā gada kopā slimnīcā. Tas nāk, ka viņš nebija mājā bijis ar ātriem, ka viņa aizveda. Senāk gads un kaut kāda 1 nedēļa apmēram bija tas laiks. Un tas droši vien tas iedrošinājums ir tas, kad turēties pie
ja saņemts ir Dieva vārds apsolījums, tad pie tā stāvēt, turēties pat tad, ja liekas, ka cilvēcīgi tas ir neiespējami. Kad ir bezcerīgi, un kas man personīgi palīdzēja šīs aizlūgšana grupas, dažādas sadraudzības, gan vīriem, gan arī citas lietas sadraudzības kristīgiem cilvēkiem, ka mēs neesam vieni šādās situācijās, kad ir kādi brāļi, māsas, kas lūdz, un es zinu, kad par viņu lūdza. Ne tikai Latvijā lūdza, arī Āfrikā, kas man ir zināms, un es pieļauju, ka ir ļoti daudz draudzes, kuras mēs nezinām. Es zinu, ka ir baptistos lūguši, ir katoļos vēl lūguši. Tas tas, ko es zinu. Tā kā, jā, arī šīm aizlūgšanas visām ķēdēm tam ir nozīme. Un jāatzīst, jā, šobrīd tas lielākais, kad mēs aizbraucam, tad piedzīvot to, ka viņš ir kopā ar mums un īpaši ar mūsu bērniem, ir kaut kas, kas manu sirdi vienkārši slavā Dievam paceļ. Jā, mēs aizrunājāmies, bet... Jā, lai Dievs svētī un dāvā pastāvēt arī cauri grūtām situācijām ejot. Augšām celtais Kristu, slāva un pateicība Tev, ka Tev viss ir iespējams. Paldies, Kungs Kristu, ka Tu māci palikt pie Tevis un pacietīgi lūgt, jo laiks, kas ir mūsu izpratnē, nav laiks pie Tevis. Paldies, ka Tu apsoli un mēs varam palikt uzticīgi. Paldies par katru Tavu solījumu, ko Tu izsaki, ko Tu esi izteicis rakstos, ko Tu saki mums, sarunās ar Tevi. Es lūdzu par katru, kas klausās un iet cauri kādām grūtiem brīžiem, lai Jēzus dāvā savu žēlstību un rāda ceļu, kā būt un kā pastāvēt šajās grūtībās. Lai Kristus svētās asinis apsardzība pār katru no mums, un lai viņa miers un žēlastība paliek pie mums pacietībā, gaidot, kad viņš nāks, kad viņš pagodināsies, kad viņš cietinās un kad samīļos. To mēs lūdzam Jēzus vissvētākajā vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.